Labi, piereģistrējamies. Nu, man ir jāsaka tā, ka man ir prieks, ka jūs esat atpakaļ tik kuplā skaitā. Bet mums ir jāiet uz priekšu. Un nākamā sadaļa, ko mēs izskatīsim, kā veselības kopuma vienu no neatņemamām sastāvdaļām, tad tā ir dzīve harmonija ar sevi. Ja? Nu, jēdziens ir it kā visiem zināms, visiem dzirdēts, bet es gribu padalīties ļoti īsi savā pieredzē. Nu, man ļoti ilgstoši bija tāda sajūta, ka es esmu dzimusi ne tai vietā, es esmu dzimusi ne pie tiem vecākiem, ne tiem vecākiem. Nu, es esmu kaut kā vairāk vērta, ne to profesiju varbūt esmu bijis izvēlējusies. Un īstenībā tas ir ļoti liels dzīves iekšējais konflikts un diskomforts, kas rada veselu kaudzi ar veselības problēmām. Un palīdzēja man ar tām visām situācijām ļoti veiksmīgi tikt galā. Tāds iedziens kā uranti. Lūdzu, ja kāds to par šo te ir dzirdējis, tad atkal Skype'ā, tad čatā man uzrakstiet krustiņus. Ja šis iedziens ir jauns, mēs ļoti ātri pārskatīsim tam pāri, bet jums būs norādīts, kur jūs varat par uranti uzzināt kaut ko vairāk. Pirmais, gribu ieteikt, lai jums būtu harmonija ar sevi. Tādu rakstnieku kā Mirza Kim-Norbeiko un visu viņa grāmatu sēriju. Viņš raksta ļoti interesantā veidā, tā lai cilvēkiem nebūtu garlaicīgi. Un, ja iet runa par dzīvu harmoniju ar sevi, tad grāmatas nosaukums ir Muļķa pieredze, jeb kā atgūt redzi un tikt vaļā no acenēm. Tātad Mirza Kim-Norbeikos Muļķa pieredze, jeb kā atgūt redzi un tikt vaļā no acenēm. Tur viss ir ļoti cīk un skaidri, par ko mums būtu pateicīgiem šeit un tagad, kāpēc tas ir tā un kāpēc tas nav savādāk. Nu, ļoti vērtīga grāmata, kā lasāmviela. Man tas bija mana pirmā pakāpīt šajā jomā, un tad, protams, nāca uranti un vispārējais, ja. Tiem, kas gribēs tātad, mazdrusciņi pieskarties šim iedzienam, kā jau teicu, būs norādīts iedots, jūs to varēsiet izlasīt. Man ir jāsaka, ka mani video ir, diemžēl, krievu valodā, un arī mans blogs ir krievu valodā, tāpēc, ka tur šī mērķa auditorija ir ļoti liela, ļoti plaša, krievalodīgie cilvēki ir daudz, un es vairāk varbūt darbojos tajā jomā, bet, kam tiešām būs interesi, tie to arī izdarīs, ja. Tad blogs initasveida.ru arī šī norādīta būs iedota jums vēlāk, tā kā visu to jūs varēsiet izdarīt, ja? Ko es gribu pateikt? Nākot īstenībā šajā pasaulē mums katra dzīves ceļš visumam jau pēc idejas ir zināms un virziens, uz kurien mums šajā dzīvē ir jāaiziet, arī ir it kā skaidrs, ja. Mācības stundas, kas ir jāiemācās, ir jau viss nosacīts un cilvēki, kuri jāsatiek. Un kas tad to visu nosaka? Viss nosaka visu iepriekšējo dzīvi kopums, un ticiet man, tādu mums ir ļoti daudz, un nevis tikai dažas gaišaģi palīdz, ja kādam ir interesi un kāds to ir darījis kaut kādās līdz 3 dzīvēm, bet, īstenībā es gribu ko teikt, tas jau īstenībā nav vajadzīgs, jo mums jau ļoti bieži tā, ka mēs netiekam ar vienu šo dzīvi īsti galā, kur tad, lai mēs uzzinātu, kā mums ar 3 ir gājis. Apskatot vienkārši šo urantīs jēdzienu, ja, un lai ir vieglāk dzīvot harmonijā ar sevi, ja, tad apskatīsim sev kā ciesu, kā nezāli. Un, kā tad ir? Ciesa ir ļoti gara un dziļa sakņu sistēma, un daudz mazāk ir tātad zaļā lapu daļa. Mēs šajā dzīvē esam šīta lapu daļa un dzīvojam atkarībā no tā, kā esam dzīvojuši šīs iepriekšējās dzīves, tātad, kāds, kuram ir saknes, ja? Ko es gribu pateikt? Protams, ka mums vēl eksistē tāda lieta, kā tātad brīva mūsu brīvā griba, un mums tāda ir apmēram 10%, ja, no savas izvēles. Tad saprotiet, ja, tas, kā dzīvojam šobrīd, ir iepriekš sapelnīts, ja, taču kā dzīvojam
dzīvosim nākošo dzīvi, ir vistiešāk atkarīgs no tā, kā tad mēs dzīvojam šodien. Kādas domas, kādas emocijas, kāda rīcība, tādas arī būs sekas. No tām visumā valda viens no visuma likumiem, cēloņu likumsakarība, ja? Tas būtu tāds pamatiņš, ja? Protams, tas viss ir jāpastudē mazdrusciņ vairāk, jā, mazdrusciņ dziļāk, jā, bet, jā, izprotam to, jā, kad, ļoti bieži, es teicu, ka tas diskomforts ir tāds salīdzinoši liels, ja, ka liekas, ka, ne tie vecāki mūs ir audzinājuši, bet ziniet, ko es gribu teikt, izrādās, ka, tā ļoti vienkāršot, tas urantīs princips ir tāds, ka tajā laikā, kad vēseli gatavojas jaunam iemiesumam, kad ir zināms, kas viņai ir jāapgūst, jāiemācās, tad augšā notiek tāds kā, tāds kā vēseļu partija, ja, un tiek saslēgt daudz un dažādi līgumiņi, un tā skaitā vēselīt izvēlās, lai viņa iemācītos visu to, kas viņai jāiemācās, izvēlās arī topošos vecākus. Un tad, kad es apzinājos, ka es esmu tā, kas ir izvēlējusies gan to vietu, gan tos vecākus, pie kuriem ienākt šajā dzīvē, tad jau īstenībā man nav par ko būt nepateicīgi. Viņi, labi, viņi man audzināja tā, kā viņiem tas bija, kā viņi to varēja, un es domāju, ka viņi darīja vislabāk, kā to varēja. Un tas ir diezgan daudziem, cik es esmu runājusi dažādās lekcijās, ka tās iekšējais diskomforts un iekšējais konflikts par to, kas no bērnības mums kuram ir nācis līdzi ļoti liels, bet šeit, ko es gribu teikt, ka tieši coach ir tas, kas palīdz, ļoti palīdz no šī te viss tikt vaļā. Jo ziniet, kā tas ir bērnībā, mums, varbūt kaut kāda, rīcība no vecāku puses vai no kaut kāda, teiksim, draudziņu puses ir bijusi tāda, un kas ir iesējusi mūsos tādu kā mazu, skabārdziņu, ja? Bet dzīvē ejot, šī skabārdziņa apaugas vien lielāku un lielāku, un līdz ar to viņa veido pēc kaut kāda brīža tādu sniegu bumbu, ja? Un šī te bumba, jau vairs ne skabārdziņa, bet bumba, ir tā, kas veido, tātad šos te iekšējos blokus, ja? Un kāpēc tad šī te veselības skola, ko tad viņi palīdz darīt? Tieši viens ir tas, ka es jums tagad dodu ļoti īsi kodolīgu informāciju, pašu svarīgāko, kas ir vajadzīgs, ja? Un jūs izdomājat, man tagad ir skola rokā, ja? Es tur paklausījos, es tur izlasīju, man liekas, ka tas ir ticam, un man it kā pierādīja, un es tagad to darīšu. Bet ļoti bieži, šie te iekšējie bloki, kas ir izveidojušies, un ne tikai bērnībā, ir tādi, kas ir nākuši no dziļām un agrām bērnībām, ir tādi, kas jau dzīves laikā ir iegūti un izveidojuši tālāk kaut kādas problemātiskas situācijas, kuras mēs nespējam atrisināt bez citu palīdzības, un viņas vienkārši traucē dzīvot tālāk, viņas traucē attīstīties, ja? Traucē cilvēkiem normālai pašizaugsmei, un tad šajā te skolā tad mēs ar šiem blokiem strādājam. Protams, tas mums notiek ar visdrosmīgākiem tādiem, kas nebaidās skaļi runāt par savām problēmām, un mums katrā no tēmām, kuras mēs izejam cauri, mēs strādājam ar viņiem. Ko es gribu teikt, ja kāds jūt, ka viņam ir kaut kas jādara, viņš nevar izdarīt, un viens ir tas, ka šī smadzenē mums ierobežo un aizsargā mūs izejā no komforta zonas, bet ir vēl arī tāda lieta, kā iekšējie bloki, kas mums traucē kustēties tālāk. Tātad, protams, tos mēs arī personīgās konsultācijās tālāk skatāmies, jo ir ļoti būtīgi, lai kaut vai vienu šādu niansu, kuru mēs it kā nezālīt izravējam ārā, lai viņi mums netraucētu dzīvot tālāk. Un ticiet, dzīvojies daudz vieglāk, jā? Ne jau vēl tāds coachings ir ienācis, un ne jau vēl tāds coach ir. Tie, kas varbūt nezina, ko tad coach nodarbojās,
īstenībā, psihologs vairāk darbojas ar to, kas mums ir pagātnē noticis, un tad kas mums traucē dzīvot un virzīties tālāk, ja? Un tad viņš šīs situācijas tagad tāds nezālīts ravē ārā. Coach ir tas, kas mums tagad notiek kā šī te veselības priekšskolas ietvaros. Es kā coach motivēju cilvēkus uz šo te nākotni, ja? Mēs skatāmies, kādi mēs gribētu būt pēc 10 un pēc 20 gadiem. Tad psihologs strādā ar mūsu pagātni, kas mums traucē tagadnē, bet coach pēc idejas strādā ar nākotni, mēs redzam to nākotni, uz kuriem mēs gribam aiziet un solīt pa solītim daram. Un tieši šī transformatīvā grupa, tātad kā atgūt un saglabāt veselību 90 dienās, tieši šajā te grupā mēs strādājam ar šo te savu vērķi, veselības kopumu, mēs redzam, kādu mēs gribam būt pēc 20 gadiem. Ticiet man, šie 20 gadi visiem pienāks, nekur nepaliks. Varbūt, kā saka, Dievs lems savādāk, tas ir retos gadījumus, bet īstenībā pamatā pienāks. Un tad tieši šī te programma, kādas viņu uztaisījusi, principā izslēdz iespēju nevirzīties uz priekšu, ja? Tā tas atkal, mēs drusciņi nobīdījāmies nobīdījāmies no kursa, bet, to es tā varbūt gribētu teikt, labi, šobrīd atkal maz drusciņi atpūtīsimies, drusciņi padzeram tēju vai kafiju, un tad es gribu pateikt, ka nākamā mums būs pozitīvā domāšana, un tur es mums drusciņi parunāšu, bet tad es gribu jums parādīt ļoti, ļoti interesantu, vingrinājumu, es nevaru atrast vārdus vingrinājumu, un jūs paši acīm redzami sapratīsiet, kas tad ir domāšana, kā viņi strādā, ko viņi var izdarīt, ja, lai tie nebūtu tikai vārdi. Tad atkal tiksimies pēc maza laiciņa, padzeriet sev kādu dzērienu un gaidīšu jūs atpakaļ savā konferenčā.